Lūk, mums ir ideāls, teiksim, cilindrs. Kas ir tas, kas noteikti nedrīkst būt A-klases finieris? Tā, principā, A-klases finierim ir tās pamatlietas. Tas ir ideāls cilindrs, iekrāsojums līdz 30%, un principā viņam ir jābūt bez zariem. Šajā gadījumā pašlaik izskatās diezgan perspektīvi. Nezinu, redzēsim, kas tur otrā pusē būs, ka viņi kraus ārā. Bet kas ir arī riskanti, un tas ir tāds pieņēmēja, protams, tas cilvēciskais faktors. Šitais vēl nav baigi vecā mīza, bet ir tādi baļķi, kas ir tādu vecu, raupju mīzu, kur tu saproti, ka tu neko tur reāli nevari saprast, kas tajā apakšā būs. Un tas ir tāds, tur ir tas brīdis, kad tas cilvēciskais faktors, kā pieņēmējs to koku uz to brīdi skatās, vai viņš viņu paņems A-klasē vai nē. Bet šis ir ok, es domāju, ka šis aizies, jā. Piemēram, arī varbūt tā uzmetam acis. Labi, šis ir pirmais nogrieziens. Labi saprotam, A-klasē līkumainība, tas 1,5%. Tas ir novelkam taisni uz 3 metriem, 4 centimetri līkums. Jā. Aptuveni. Tādā gadījumā zari nevar būt vispār, ne zaļi, ne trupējuši. Iekrāsojums līdz 30%, protams, nekādas plaisas, trupes, nekas tālāk. Par zariem, kas ir piemēram A-klasē? Šāds te ieaudzis mini zars. Dzīvē šis A-klasē neder, jo viņš visticamāk apakšā būs melnais zars, bet ir tādas kā dzīvie zari, tāds pumpiņas cietās. Tāds vēl mēs pieļaujam A-klasē, bet jā, tur jau tas ir riskants, tas ir jau tāds ieaudzis tumšais melnais zars izskatās.